Labrīt, mīļā Kristus draudze! Sveicinu jūs jaunajā 2026. gadā pēc Kristus dzimšanas. Patiešām, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs mūs svētī, kungs, ar šo gadu. Un piepild mūs patiešām, ka mēs iepazīstam viņai zin tuvāk un tuvāk. Un ja mums nebūtu kalendāru, mēs nezinātu, ka ir sācies jaunais gads. Ja mēs liela daļa cilvēks, jo visiem tā nav, nebūtu vienojušies, ka tieši šajā laikā, starp decembri un janvāri, būs tā atzīme, kad mēs uzskatīsim, ka no šīs dienas sākās jaunais gads. Jo tā var būt jebkura gada diena, kad mēs sākam skaitīt jaunu gadu. Tad arī mēs nezinātu, kad ir sācies jaunais gads. Un noteikti ir cilvēki, kuri ir aizņemti ar kādām lietām, tik ļoti, ka viņi nezina ne rīta, ne vakar, un visas dienas viņiem ir vienādas. Un iespējams, ka arī šie cilvēki vai nu nezina, vai šis jaunais gads viņiem maz ko nozīmē. Līdzīgi kā romiešiem 14. nodaļā 5. pāns. Dažs ievēro vienu dienu vairāk, dažs otru. Dažs turpretī visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turās savā pārliecībā. Un savā ziņā mēs šo rakstu vietu varam attiecināt arī uz jauno gadu. Bet šobrīd Dievs mūs ir ielicis laikā. Mēs dzīvojam laikā. Ir laiks. Viņš ir devis spēju aptvert laiku. Dievs dod mums saprast pagātni, tagadni un nākotni. Viņš dod saprast, ka mūsu laiks ir ierobežots. Un cilvēku mūža garums ir 70, 80 gadi. Kādam ir vairāk, kādam ir mazāk. Bet cik tieši ir katram dots, to mēs nezinām. Bet tas, ko mēs zinām, ir tas, ka šie gadi vienā brīdī beigsies. Un tas liek vērtēt mums šo laiku. Jo šis laiks beigsies. Un laiks vispār ir tāda lieta, kas mūs vedina domāt uz tādām dziļām pārdomām par cilvēka būtību, par viņas sūtību. Liek domāt arī par mūžību. Un veselīgi ir kādreiz šajās domās pakavēties. Tas ir laiks, kad mēs apstājamies, lai paceltu galvu un paskatīties, kur tad mēs esam nonākuši. Kur es esmu? Kur ved mans ceļš? Kur mēs nonāksim, ja turpināsim, kā esam iesākuši? Varbūt vajag kaut ko mainīt. Un kas arī ir ļoti svarīgi, ka mēs varam pagriezt galvu un atpakaļ paskatīties, kas paliek aiz mums, kur mēs esam gājuši. Un paldies Dievam, Dievs to tā ir brīnišķīgi iekārtojis. Tāpēc šie brīži, kad mēs no ikdienas rutīnas varam pacelt savas galvas augšu, ir ļoti vērtīgi. Mēs varam redzēt, kur mēs dodamies, mēs varam redzēt, kur mēs atrodamies, un mēs varam paskatīties atpakaļ, kas paliek aiz mums, kur mēs esam gājuši. Un ir lietas, kuras nav pakļautas laikam. Laicīgais un mūžīgais pastāv vienlaicīgi. Un mūžīgais dod laicīgam jēgu. Tāpēc mums dzīvojot laicīgajā, iznīcīgajā, ir jāskatās un jādzīvo tādā mūžības perspektīvā. Un kad mēs tā daram, tad laicīgajam ir jēga un vērtība. Golgāts krusts. Tas ir tas, kas stāv pāri laikam. Lai kāda arī būtu laiki, lai cik gadu simti vai pat 1000 būtu pagājuši, lai cik paudzes būtu nomainījušās, tas vienmēr stāv savā vietā. Ne burtiski fiziski, jo tas ir pārdabiski, bet tas ir pieejams katram. Jebkurā laikā un jebkurā vietā. Vieta, kur Jēzus ir nomiris par mūsu grēkiem. Vieta, kur mēs varam nolikt savus grēkus. Vieta, kur mēs varam tikt darīti brīvi no grēkiem. Vieta, kur iznīcīgais tiek ietērpts neiznīcīgajā. Vieta, kur mūžīgais
saskarās ar laicīgo un izmaina to. Vieta, kur mēs varam atstāt veco, lai saņemtu jauno. Un Pāvils Efesiešiem 4. nodaļā raksta no 21. panta. Jūs par viņu, Kristu, esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu. Ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums ir jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilcis iet bojā. Un jāatjaunojās savā sirdsprātā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas ir radīts pēc Dieva, patiesā taisnībā un svētumā. Mēs to nevaram izdarīt cilvēciski, savā spēkā un ar savu varēšanu. Mums nestāv skapī iekārts jaunais cilvēks, kuru mēs, kad mēs gribēsim, mēs ņemsim un uzvilksim. Tikai tad, kad mēs kapitulējam Dievu priekšā, tad, kad mēs padodamies, tad, kad mēs paceļam balto karogu, sakot, Dievs piedod manus pārkāpumus un grēkus. Glāb mani no mūžīgās nāves, no vietas, kur nav dzīvības, kur nav tevis Dievs. Jaunais cilvēks, kuram akmens sirds vietā, nu ir miesas sirds, kur spēj piedot, kur spēj mīlēt. Jaunais cilvēks, kurš nu ir svētā gara templis. Jaunais cilvēks, kurš ir Kristus taisnībā taisnots un tēva salīdzināts un pieņemts. Vai tas nozīmē, ka no šīs dienas jaunajam cilvēkam vairs nekas nav jādara? Jo visu viņu vietā darīs Dievs? Nē. Šis cilvēks, kurš tagad ir spējīgs, tas ir cilvēks, kurš tagad ir spējīgs stāties pretī vēlnam Dieva spēkā. Tas nenozīmē, ka būs viegli. Turpat tālāk Pāvils raksta Efesiešiem 6. nodaļā 11. pants. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī vēlna viltībām. Skaidri un nepārprotami. Jaunajam cilvēkam stāv priekšā cīņa. Un tas ir nopietni. Ar ko vecais cilvēks atšķirās no jaunā? Jaunais cilvēks ir tas, kuram ir kungs. Jaunais cilvēks ir tas, kurš pakļaujās kungam. Lai kā tas arī negrieztos mūsu ego ausīs, ir kāds, kurš stāv virs tevis un pār tevi, kur priekšā tev ir jānoliecās. Šī pasaule māca, ka nav neviena virs tevis, ka viss ir tavās rokās, jo tu esi piedzimis uz planētas, kurai nav ne radītāja, ne īpašnieka. Un tas viss, ko tu redzi, tas patiesībā nevienam nepieder. Cik tu izrausi priekš sevis, tik tev arī būs. Bet nē. Jaunais cilvēks ir cilvēks, kuram ir tēvs debesīs, kurš arī ir šīs zemes īpašnieks un radītājs. Jaunais cilvēks no vecā atšķirās no vecā ar to, ka viņš atzīst tēvu debesīs un paklausa viņam. Un tāpēc jaunais cilvēks kļūst par mantinieku. Efesiešiem 1. nodaļa no 11. panta. Viņš ir tas, ar kura gādību mēs arī esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, jo viņš visu valda pēc savu gribas lēmumu. Bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju. Un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījumu, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tā mēs kļuvām par jauno cilvēku. Un ir tikai viens veids, kā mēs varam atzīt un parādīt, ka kāds ir virs mums. Un skaistie vārdi neskaitās. Ir viens veids paklausīt viņam.
Nav cita veida, kā parādīt, kurš ir mans kungs. Kā mēs paklausu. Tas arī valda pār mani, un tas ir mans kungs. Kādreiz ar mums bija, tā kā Pāvils raksta Efesiešiem, 2. nodaļa no 1. panta. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Dusmības bērni. Tātad tādi, pār kuriem Dievs izliet savas taisnīgās dusmas. Jo mēs to būtu likumīgi pelnījuši. Un tad, kad kādreiz runā par dusmīgu Dievu, tad iet runa ne vairāk un ne mazāk kā par taisnīgu Dievu. Jo kā Dievam savādāk reaģēt uz grēku? Tad, kad Jēzus Ģedzemanes dārzā lūdz Dievu un saka, ja iespējams, lai šis biķeris iet man garām. Kā jūs domājat? Kauss vai biķeris? Bet kas ir iekšā šajā kausā? Tas ir Dieva taisnīgo dusmu kauss, kur Jēzus izdzēra pilnībā. Un pats briesmīgākais, kas šajā kausā ir, tā ir pilnīga atšķirtība no Dieva. Pilnīga nāve, jo daudz dzīvības vairs nav pat tuvumā. Un Jēzus tad brēc stiprā balsī, viņš sauc, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un viņš nomirst. Ne fiziskās ciešanas ir briesmīgākais Dieva dusmās pret grēku, bet pilnīga atšķirtība no Dieva. Pilnīga atšķirtība no Dieva. Jo Dieva tuvumā, kurš ir pilnīgi svēts, nav iespējams būt nekādam grēkam. Bet Dieva žēlastība, tā ir lielāka par taisnību. Iedomājieties, Dieva žēlastība ir pārāka par tiesu. Dievs nemeklē iespēju cilvēkus sodīt. Tas, ko viņš meklē un dara visu iespējamo, ir, lai cilvēki nebūtu jāsoda. Viņš ir tas, kurš meklē cilvēkus, lai izglābtu viņus no nāves. Mēs esam pieraduši pie šiem vārdiem, Dieva žēlastība ir pārāk par tiesu. Un mēs to pieņemam kā paši par sevi saprotam. Un tādēļ īpaši to nenovērtējam. Bet kāda ir tā mīlestība un kāds tas ir spēks piedot cilvēkam un pašam Dievam samaksāt šo taisnīgo cenu par izdarītiem grēkiem, lai gan Dievam tas nav jādara. Lai kādam izpatiktu, lai kādam paklausītu, lai nopelnītu kādus plusiņus, kā mēs daram bieži. Mēs pieņemam kādus līdzīgus lēmumus, kādu savu izdevīguma dēļ, vai mēs arī saprotam, ka tā ir pareizi, tā ir jādara. Bet tas nekādā veidā neatiec uz Dievu. Viņš to dara, jo viņš ir tāda ir viņa daba. Un tad, kad viņš soda, tad tas ir pilnīgi taisnīgi. Un pelnīt, un neviens viņam neko nevar pārmest. Jau vecās derības pravietis Jona, viņš labi zināja, kāda Dieva pravietis viņš ir. Cilvēciski Jona gribēja taisnīgu tiesu. Tikai taisnīgu tiesu viņš gribēja. Kā mums tas cilvēkiem ir raksturīgi. Jo ninivieši bija izraēliešiem nodarījuši pāri, un viņš gribēja, lai sērs un uguns nolīst pār Ninivi. Lai Dievs viņus iznīcina. Un tāpēc viņš bēga no Dieva uzdevuma sludināt niniviešiem sodu un atgriešanos. Viņš baidījās to darīt. Ja es iešu un sludināšu atgriešanos, un ja nu viņi atgriežās,
Ja nu viņi nožēlo pēkšņi savus grēkus, kas arī notika, viņi paliks nesodīti. Un Jona to nevar, kā mēs sakam, sagramot. Viņš to nevar. Viņš bēg, Dievs viņu sūta uz vienu pusi, viņš skrien uz otru pusi. Kā es to zinu? Tas ir rakstīts. Jonas 4. nodaļa no 1. panta. Un tas sagādāja Jonam lielu vilšanos, kad Ninive netika iznīcināta. Un viņš iedegās dusmās, un viņš piesauca lūgšanā to kungu un teica, ak, kungs, vai tas nav tieši tas, ko es teicu, kad es vēl biju savā zemē? Tādēļ es priekšlaiku steidzos aizbēgt uz Taršišu, jo es zināju, ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam ir žēl. Mēs bieži negribam piedot saviem pārdarītājiem. Mēs gribam redzēt Dieva sodu nākam pār viņu galvām. Tāpat kā Jonam. Un mums ir grūti priekš sevis to pieņemt. Nu kā es tā piedošu? Nu viss. Un viņš dzīvos, it kā nekas nebūtu bijis. To nevar pieļaut. To nevar saprast. To nevar tā atstāt. Viņš man ir visu dzīvi sabojājis. Tik daudz ciešanu un zaudējumus es viņa dēļ piedzīvojis. Un tagad tā vienkārši atlaist, lai staigā, lai dzīvo un vēl svētīt. Bet Dievs saka, piedod viņiem, lai es arī tev varu piedot. Atstāj atriepšanu Dieva ziņā. Mēs nereti gribam dalīt mani grēki, lai tiek piedoti, bet citu cilvēku grēki, lai tiek bargi sodīti pēc taisnības. Ne jau taisnīgi. Bet Dievs saka, izvēlies. Vai tu gribi dzīvot pēc žēlastības, vai tu gribi dzīvot pēc taisnības. Un tad tu attiecini uz sevi, un tu attiecini uz citiem šo savu izvēli. Ar kādu mēru tu mērīsi, ar tādu mēru tev atmērīs. Un tad, kad Jēzus un viņa mācekļus neuzņēma kādā samariešu ciemātā, kas notika? Lūkas evaņģēlijas 9. nodaļa, no 54. panta. Kad viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina. Bet viņš, Jēzus, apgriezamies, tos aprāja un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Un Pāvils turpina vēstuli Efesiešiem, gandrīz kā citēdams praviešu Jonas vārdus. Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, ir darījis dzīvus. Līdz ar Kristu žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Dievs ir radījis mūs priekš labiem darbiem, kurus Dievs jau ir iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Pāvils runā arī par to, lai ar visu, kā mēs dzīvojam, ko mēs domājam, ko mēs runājam, ko mēs darām, lai ar to visu mēs pagodinām to kungu. Lai tā kunga vārds tiek slavēts un godināts. Un gadu mīja. Tas ir labs laiks, lai pavilktu strību kādam savas dzīves posmam un izdarītu secinājumus.
Tas ir laiks, lai pateiktos Dievam par šo gadu, ko viņš mums ir devis, par viņa žēlastību, par viņa pacietību ar mums, par to, ka viņš mums ir ļāvis pieaugt Dieva atziņā, ka viņš ir vairojis un vēl vairāk nostiprinājis mūsu ticību. Arī par sliktām lietām, kā mēs sakām, ka viņš ir mūs mācījis un pārmācījis, lai mēs gūtu kādu atziņu, lai mēs mainītos. Kā rezultātā mēs esam kļuvuši viņam tuvāki. Mēs neesam cienīgi. Bet viņš savā žēlastībā un savā mīlestībā grib sniegt mums to vislabāko. Viņš ved mūs cauri šiem apstākļiem, lai mēs varētu saņemt Dieva žēlastību. Un slavu un pateicību par to Dievam. Ir labi būt glābtam, mīlētam, sargātam. Ir labi būt Dieva stiprajās rokās un zināt, ka tavu dvēseli nepazudīs ellē. Ir labi zināt, ka tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Bet vai tas ir viss? Vai Dievs savai draudzei, kur sastāv no šiem jaunajiem cilvēkiem, par kuriem mēs tikko runājām, kuri nu ir radīti labiem darbiem, kuri ir radīti cīņai ar vēlnu un citām lietām, daudzām lietām. Mēs esam radīti pēc Dieva līdzības. Mēs esam apveltīti no Dieva ar spēku un spējām. Dievs mums ir devis dažādas dāvanas. Priekš kam? Vai mēs vienkārši tādi būtu? Vai viņš nav šiem cilvēkiem devis kādu īpašu uzdevumu? Ja Dievam rūp tie cilvēki, kas vēl nepazīst viņu, vai tas uz mums nekā neatiecas? Vai Dieva bērnu attieksme drīkst būt tāda, es esmu drošībā, es esmu Dieva rokās, es esmu glābts, bet pārējie, lai iet ellē, man vienalga. Mēs esam saņēmuši labo pestīšanas vēsti, jo bija uzticīgi Dieva vīri un Dieva sievas, kuri mums pavēstīja labo vēsti, kuri mums izstāstīja par Dievu piedošanu, kuri mums izstāstīja par Golgātas krustu, par Jēzus nāvi, par viņa būšanu kapā un viņa augšām celšanos. Un viņi stāstīja, kāds tam ir sakars ar mani. Un tā ķēdīte jau stiepjās gandrīz 2000 gadu garumā. Cilvēks cilvēkam no paudzes uz paudzi viņi stāsta šo ziņu. Un cilvēki tiek glābti. Vai tiešām šī ķēdīte tā pārtrūks un beigsies pie manis? Es būšu to saņēmis, bet tālāk nebūšu nodevis. Mateja evaņģēlis 28. nodaļa, 18. panta. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Dievs joprojām meklē uzticamus cilvēkus. Jau pravieši Ecehēla laikos Dievs runāja un teica, Ecehēla 22. nodaļa, 30. pants. Es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvētu zemi manā priekšā, ka es ar savu tiesas spriedumu to galīgi nepazudinu, bet es neatradu nevienu. Un tālāk viņš ir spiests pazudināt. Un šeit mēs atkal redzam mīlošo un izglābt, nevis pazudināt gribošo Dievu. Viņš saka, iestājieties, lai es varu parādīt viņam savu mīlestību. Es negribu sodīt, es negribu iznīcināt. Kur jūs esat, es jūs meklēju? Vai jūsu sirdis ir tik cietas, ka jūs spējat domāt tikai par sevi? Tur ir cilvēki ārā. Cilvēki mums blakus. Es meklēju cilvēkus, kādi, kas iestātos par viņiem. Un šie vārdi tikai apliecina, ka Dieva daba ir nemainīga. Kādu saka vecā derībā bargs Dievs. Viņš ir tāds pats.
Viņš arī tur meklē izglābt. Bet viņam vajag uzticams cilvēkus. Kas ir šie cilvēki? Vai tas neatiecās uz šiem jaunajiem cilvēkiem, kas ir radīti pēc Dieva līdzības? Vai tas attiecas uz mani? Pilnīgi noteikti. Dieva draudz, kas sastāv no cilvēkiem, kuru grēki ir piedoti, kuri ir šķīstīti viņa dēla asinīs, kuru vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Tie ir cilvēki, kur iestājas par savu tautu un par savu zemi Dieva uzdevumā. Ne citi. Šie izglābtie, taisnotie, pestītie cilvēki. Viņi ir tie, kas iestājās par savu tautu, par savu zemi, Dievu priekšā. Mēs esam tie cilvēki, uz kuriem attiecās vārdi, dariet par mācekļiem visas tautas. Pāvils viņš saka par savu kalpošanu. 2. Korintiešiem 5:20. Tā mēs nākam, Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Lūk, ko Pāvils darīja. Viņš vēda cilvēkus pie Kristus. Mūsu uzdevums ir liecināt par Dievu, stāstīt par Dievu, vest cilvēkus pie Dieva, lai viņiem būtu iespējams salīdzināties ar Dievu. Vai mēs to gribam un vai mēs to spējam? Vai arī mēs domājam, ka uz mani tas nekādīgi neatiecas? Pāvils raksta, ka ir daudz un dažādas Dieva dāvanas, ar ko kalpot draudzē, gan cilvēkiem ārpus draudzes ar evaņģēliju. Kā rakstīts 1. Korintiešiem 12. nodaļā, 7. pāns, bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Ikvienam ir dota gara svētība, gara izpausme, lai nestu svētību. Katram Dievs ir iedevis kaut ko, ar ko viņš var būt par svētību. Tiem, kas ir draudzē un tie, kas ir ārpus draudzes. Vai mēs esam tam gatavi? Ir reizes, kad mēs neesam uzreiz tam gatavi. Un tad mēs bēdīgi sakām, es jau gribētu, bet es nemāku ne to, ne šito, ne vēl kaut ko. Un Dievs par to ir rūpējies. Un viņš par to ir gādājis. Kā mēs lasām Efesiešiem 4. nodaļa, 11. pāns, tālāk. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem. Kāpēc? Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Kristus miesai par stiprinājumu. Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Tad, kad mācītājs Ernsts Kliks, viņš saņēma pamudinājumu pārtulkot Bībeli latviešu valodā. Un tad, kad viņš ķērās šim darbam klāt, viņš saprata, es neesmu gatavs. Man pietrūkst. Ko viņš darīja? Viņš devās uz Hamburgu, mācījās tur 5 gadus senās valodas, grieķu un ebreju. Un pēc tam šis darbs bija paveicams. Ar Dieva žēlastību un svētību. Un vēl šodien mēs lasām šo Glika bībeli. Un sakām, ka tā ir laba un Dieva svētīta. Viņš nebija gatavs. Ko viņš darīja? Viņš ziedoja 5 gadus no savas dzīves. Viņš brauc, mācījās, lai to varētu izdarīt. Un tāpat ir ar mums. Ja mēs šobrīd jūtam aicinājumu sirdī kalpot draudzē, mēs negribam būt vienkārši svētdienā atnākt un pāris stundas nosēdēt, bet mēs gribam kaut ko darīt, Dieva darbu. Bet es saprotu, ka es nevienam darbam īsti neesmu piemērots. Mums ir iespēja mācīties. Mums ir iespēja gatavoties. Nav obligāti, ka es uzreiz to daru. Tas, ko es varu darīt uzreiz, es varu sākt gatavoties šai kalpošanai. Lai es to varētu darīt. Tas aizņems kādu laiku. Tas ir normāli. Bet ja mēs to nedarīsim, tad tas arī nekad nenotiks. Un vai ar to tiks pagodināts mūsu kungs? Šogad mēs iesākam ar Svēto vakarēdienu. Mēs pieminam Jēzus paveikto.
Apliecinām viņa nāvi par mums, viņa augšām celšanos. Ticībā mēs apliecinām, ka esam šķīstīti no visiem grēkiem Jēzus asinīs. Un ka caur šo upuru mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem. Dieva mantiniekiem un līdzstrādniekiem. Kā Pāvils saka, jaunais cilvēks. Caur Kristus upuri mēs esam kļuvuši par šiem jaunajiem cilvēkiem. Tad apņemsimies jaunajā gadā. Nākošajā gadā vēl vairāk apliecināt, un ne tikai vārdos, bet ar savu dzīvi, ar saviem darbiem, ka mēs esam Dieva bērni, Dieva izredzētā tauta, Dieva draudze, paklausot Dievam. Jo mēs nevaram pasludināt Dievu par savu tēvu un kungu, un tajā pašā laikā viņam neklausīt. Ja mēs esam nepaklausīgi, ja mēs darām pa savam, ignorējot Dieva gribu, Dievs nevar mūs svētīt. Bauslība, ko saņēma Izraels, tā bija Dieva dāvana. Kāda dāvana? Aizliegumi, pavēles, rīkojumi. Kas tā par dāvanu? Kurš par tādu dāvanu būs priecīgs? Bet tā bija Dieva dāvana. Jo Izraels tagad skaidri zināja, kas ir jādara, lai Dievs viņus varētu svētīt. Jo Dievs nevar svētīt grēku un netaisnību. Viņš nevar svētīt grēku un netaisnību. Citi to nezināja, bet Izraels to zināja. Un arī mums ir jāsaprot, ja mēs rīkosimies pēc Dieva gribas. Jā, ir sev jāpārkāp pāri. Ir reizēm sevi jālauž. Ir jācīnās. Bet ja mēs rīkosimies pēc Dieva gribas, Dievs varēs mūs svētīt. Tāpēc paklausība Dievam ir tik svarīga. Nākošā lieta ir uzticība. Nevis es kalpoju nedēļu vai 3 nedēļas vai 5. Bībele tik daudz runā par uzticību. Tā ir galvenā lieta – uzticība. Es palieku uzticīgs. Un tad viss pārējās lietas. Un es gribu, lai mēs lūdzam, lai Dievs šajā gadā veido mūsos savu raksturu. Lasot rakstus, mēs zinām, kāds viņš ir. Mēs lasījām par viņa žēlastību un ka viņa šī žēlastība un mīlestība, ka tā ir pāri tiesai. Darīsim, lai tas iet mūsos. Un vēl daudz un daudz citas lietas. Ja es saku, mācieties no manas lēnprātība un pazemība, mācīsimies. Mācīsimies. Un gūsim prieku no tā, ka mūsu raksturs pārveidojas Dieva līdzībā. Lai aug gar auglis. Kā korintiešiem, 2. korintiešiem 3. nodaļa no 18. pāns. Bet mēs visi atsaktām sejām. Dieva godību redzēdam, kā spogulī. Topam pārvērsti viņa paša līdzībā. No spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Apģērbsim jauno cilvēku, kas ir radīts pēc Dieva līdzības. Patiesā taisnībā un svētumā. Amen. Es patiešām vēlos, ka mēs to vēlamies. Ka mēs gribam apģērbties, varbūt mums šīs drēbes kaut kur slīd nost. Apģērbsim jauno cilvēku, kas radīts pēc Dieva līdzības, patiesā taisnībā un svētumā. Lūgsim par sevi, par šo jauno gadu, lai Dievs mūs svētī. Lai Dievs dod mums apņemšanos. Lai Dievs patiešām rāda mums šo ceļu, kur mums jāiet. Lai viņš atklāj to vietu mums, kur mēs esam. Kur mums ir jābūt. O, debes Tēvs, mīļais Dievs, patiešām tu esi brīnišķīgs. Ka tu mums atklāj šīs lietas, mans Dievs. Ka mēs varam nākt tavā tuvumā. Ka mēs varam, ka tu esi dāvājis mums savu svēto Dieva vārdu, mans Dievs. Un šīs lietas mums ir skaidri uzrakstītas. Mums nav nekāda nesaprotama, mans Dievs.
Mēs saprotam un zinām, kam mums ir jāsako. Uz ko mums ir jāliek savu cerību un paļaušanās. O, debes Tēvs, debes Mēvs, mēs Tev lūdzamies, Kungs, piepildi mūs ar savu garu. Kungs, modini mūsu garu. Dari mūžu un stipru mūsu iekšējo cilvēku, lai mēs iesakņojamies Tevī, Kungs, aizvien vairāk un vairāk. Lai mēs saņemam no Tevis šo spēku, ko Tu mums dodi. Lai šis spēks nav no šīs pasaules valdnieka, bet lai šis spēks ir no Tevis, debes un zemes radītāji. Mēs gribam no Tevis, mans Kungs. Mēs gribam kalpot Tev, mans Kungs. Mēs gribam būt Tavi bērni, mans Dievs. Mēs gribam pildīt Tavu gribu, Kungs, jo mēs zinām, ka Tava griba ir svēta un pilnīga. Mēs gribam tam piederēt. Mēs gribam būt līdzdalīgi tam, mans Kungs. Halleluja, Debes Tēvs. Lai patiešām Tava žēlastība un Tava svētība ir pār šo draudzi, mans Dievs. Ka Tu iededzini mūsu sirdis. Ka mēs varam darīt to darbu, ko Tu esi mums uzticējis. Tu neesi mums devis visu šo, lai mēs sēdētu krēslos svētdienās. Tu esi darījis mums pēc savas līdzības. Tu esi ietērpis un darījis mums par jauniem cilvēkiem. Lai mēs ietu un mācītu tautas, Kungs. Lai mēs ietu ārā, mans Kungs. Lai mēs ietu ārā un būtu redzama, Kungs, Tava godība. Lai mūsos redzama Tava gaisma, Tava mīlestība, Tavs pārdabiskais spēks, Tava ticība, Kungs. Mīļais Dievs, stiprini mūs katru, mans Dievs. Lai mēs redzam mūžībā, mans Dievs, sevi. Slavu Tev, mīļais Dievs, mēs Tev pateicos par visu, ko Tu mums dodi. Ka Tu mūs svētī un vādi un māci, mans Dievs. Palīdzi mums vēl vairāk un vēl vairāk līdzināties Tev visās lietās. Slavu un pateicību Tev, Tēvam, Dēlam un Svētiem garam. Amen.